Sveiki! Domas var būt dažādas, un tomēr es jautāšu, kas darās to cilvēku prātā, kas saka, karš ir miers, un miers ir karš. Kas darās to prātā, kas saka vārdus da pasļedņava Ukrainca, un pie reizes vēl saka, slava Ukrainai, varoņiem slava. Jūs nopietni to domājat, ka miers ir karš un karš ir miers? Tas būtu kā nosist pēdējo Ukraini un pateikt, ka tas ir gods būt tādam Ukrainim? Jūs tiešām to nopietni domājat? Un pēc tam, kad nomirs tas pēdējais Ukrainis, jūs morālie kropļi, jūs saprotiet, kurš būs nākamais, pie kā jūs vērsīsiet ar savām nolādētajām sabiedrības labākajām interesēm. Jūs neredzat savu morālo kroplību, murgojot līdz ar propaganderasību šādi. Kādā valodā ar jums ir jārunā, lai jūs nesmirdētu līdzi spriņģveidīgajiem idiotiem? Ir cilvēki, kuri saka, ka karš ir miers un miers ir karš. Tie paši cilvēki saka, līdz pēdējam Ukrainim. Tie paši cilvēki saka, ka varoņiem esot gods mirt, jo viņi saka, slava Ukraiņe, varoņiem slava. Vai tiešām viņi šo novēl Ukrainas ģimenēm, sievietēm, bērniem, pašiem vīriešiem? Kam viņi šo novēl, kas šo propagandas nolādēto saturu pauž viens otram un vēl liekulīgi blisinās cita vergu sejās? Viņiem kauna nav, ko šādi murgot? Padomāsim par to, kā tad tas ir, ja viņi saka tādas tēzes līdz pēdējam Ukrainim. Un kad tas pēdējais aizies praktiski, ja tas tā notiktu pēc viņu debiloīdu prāta, tad kas būs nākamais, pret ko viņi vērsīsies ar savām šizofrēnijas prātulām? Vai tad viņi neredz to, ka saprātīgākais ceļš ir atturēties no kaitniecības? Jo atrast ienaidnieku, kā tas bija raganu medību laikos, kas ir arī šie laiki, vienmēr būs iespēja. Jo tie morālie kropļi, kas vēršās pret cilvēkiem, viņiem vienmēr būs kāds cits vainīgs. Un vainīgs arī tāpēc, ka viņš nav tāds kā šie paši morālie kropļi. Tas ir līdzīgi, kā ir tāda nolādēto suga, kas, piemēram, dzer grādīgos, un ja kāds neatbilst viņa kompānijas kritērijiem un nedzer, tad tur ir maigākajā variantā hi-hi-ha-ha. Un aprunāšanas un apmelošanas. Tā arī līdzīgi ar šiem te propagandas apsēstajiem. Viņiem nedalēts, ka nav iespējams ar karu, ar vardarbību, ar spēku panākt mieru. Kāpēc tas nedalēts? Varbūt tāpēc, ka nodzērtas, nopīpētas šo narkomānu smadzenes. Un turklāt pieraduši citu krāpdami maitāt un postīt, un savā gļēvlībā, līdzīgi kā tas bija lupatiņu, jeb uzpurņu sektas laikos, viņi ir gatavi pielaizīties spriņģveidīgo morālo kropļu varai. Kāpēc viņi tā dara? Tāpēc, ka viņi ir Stokholmas sindroma gūstekņi. Viņiem pat ir slinkums izlasīt, kas ir šis Stokholmas sindroms. Bet ja viņi gribētu un pamanītu, tad viņiem pat nebūtu kauna ieraudzīt to, ka viņi ir šāda izdevīguma meklētāji, proti meklē izdevīgumu pie noziedzniekiem. Viņi ir cilvēki? Nē, viņi ir pagātnē cilvēki, jo pasaulē viņi ienāca cilvēki būdami, bet tapuši ir par necilvēkiem, par bezsiržiem un arī pat bez smadzenēm, jo tās, kuras ir, kā jau minēju, ļoti lielai daļai no viņiem ir nodzertas, nopīpētas un degradētas tajā, ka viņi citu krāpj. Un tagad jautājums pēdējais šajā reizē. Kā ir ar tevi? Tu arī domā, ka ar karu ir iespējams, ar vardarbību ir iespējams atnest mieru? Tad zini, kā tajā teicienā
no krievu valodas par pabiedu, kas seko biedā. Tātad pēc katras uzvaras seko nelaime. Nav iespējams uzvarēt tā, lai būtu absolūts miers, un to it kā ik viens apzinās. Tad kāpēc viņi auro šīs te nolādētās velna idejas? Varbūt tāpēc, ka ir apsēsti ar naidu, un kāds ir tavs stāsts un tava izvēle cilvēki? Vai tu jūti savu un otra cilvēka sirdsapziņu?